Ko darīt, ja kāds cilvēks pārkāp tavas robežas un izturās pret tevi necienīgi? Tad patiesībā katra situācija būs atšķirīga, un tev ir jāņem vērā, ar ko tev ir darīšana, ar kādu cilvēku. Protams, kāda šī situācija ir un kas tad tieši notiek šīs komunikācijas laikā, par ko te jūs komunicējat, par ko tad ir šī robeža pārkāpšana. Bet ir viena lieta, ko tu vari darīt jebkurā situācijā, un kas tev arī palīdzēs labāk izvērtēt, kāda tad ir šī konkrētā situācija un atrast pareizo rīcību. Un es pastāstīšu, kas tad ir tā lieta, un es pastāstīšu, kāda ir tā viena konkrētā ekspektācija, ko tu no sevis gaidi, kas patiesībā tev tikai traucē. Tad, ko tu dari, kas tev vienmēr palīdzēs būt mierīgai un ieturēt klusējošas pauzes. Jo vairāk tu klusēs un ieturēs pauzes, un jo mierīgāka tu būsi, jo vairāk situācija būs tavās rokās. Šī klusuma laikā un pauzes laikā tu, protams, uztais kādu ielpu izelpu, un tu izvērtē šo situāciju, un tas tev vienmēr palīdzēs. Ja cilvēks pārkāp tavas robežas, viņš gaida, ka tu kaut ko teiksi, bet tad, kad tu klusē, viņā rodas apjukums, un viņš sāk savā galvā domāt tā, ko viņš domā, kas tagad notiek, ko viņš tagad darīs, un viņā rodas apjukums, un pamazām tu pārņem šo situāciju, tu sāc kļūt par šīs situācijas vadītāju. Kas ir tā ekspektācija, kas tevi iedzīs arvien dziļāk grīdā, ir tas, ka tu gaidi, ka tev nebūs emociju šajā situācijā, ka tu tiešām emocionāli jutīsies mierīga. Jā, tā var būt, tu varbūt esi sasniegusi tādu līmeni, ka tu esi mierīga, bet parasti tev būs emocijas. Un patiesībā tā vietā, lai mēģinātu nomākt savas emocijas, pasaka paldies viņām, jo viņas norāda, ka kaut kas nav kārtībā. Tā ir tava filtrācijas sistēma, ka šis man nav pieņemam. Nu jā, ok, man ir emocijas, paldies, ka man ir emocijas. Es mīlu un cienu savas emocijas, un es mīlu un cienu sevi ar šīm emocijām. Ja? Un tas tev radīs vēl lielāku mieru, vēl lielāku sevis pieņemšanu un vēl lielāku izpratni par to, kā rīkoties. Es saprotu, tad, kad tu sāc darboties tā, man ir jābūt emocionāli mierīgai, es tagad nedrīkst just šito, es nedrīkst to, es pārāk emocionāli, blablabla. Viss to es iekritu uz bedrē, un viņš pārņem vadību pār tevi, un viņš jūt un zina, ka tu pārmet sev šīs emocijas, viņš sāk sajust, ka tas cilvēks pārņem varu pār sevi, un tu tai brīdī zaudē robežas. Tad negaidi, ka tev nebūs emocijas, pieņem viņas, mīli viņas, un tad tu būsi vismierīgākā šajā situācijā. Nu, tad tu izvērtē, ko tev darīt. Varbūt tev vajag turpināt klusēt, varbūt tev vajag turpināt iesākt to, varbūt tev vajag ļoti stingri un skaidri tam cilvēkam pateikt to, kas tev ir jāpasaka, tu to varēsi izvērtēt. Ja? Un tu to varēsi izvērtēt attiecībā, protams, no tā, ar kādu cilvēku tev ir darīšana. Tā.